Sveiki, draugi! Šodien es atnācu uz dīķi. Esmu nomainījis dīķi no šī dīķīša. Šajā dīķī mēs copēsim šeit, jo tur zālēs ir redzēts, ka tur zivis uzturās, kaut kas palēkā. Un man ir divas makšķers, viena man ir tur iemesta. Es pagaidām iemetu viņu tur, tāpēc, ka tur ir iemesta maizuma, tur parasts āķīts ir. Lai nebūtu garlaicīgi, viena man ir nopietnā uz pagera, uz nopietnas barības. Un tad ir manis pomba makšķeri, ar kuras baroši, raķetes, viss kārtībā. Un parastais fīderiņš, ar kuru mēs devāmies vimbās. Barotava man ir 40 grami šāda slīdošā. Tad man ir labs āķīts ar matu, ja vēlēšos boilas uzlikt. Visu man ir līdzi. Bet pagaidām makšķerēšu uz kukurūzām. Tā kā tā, veidosim iemetienus. Esmu sagatavojis makšķeri, barotavu pilnu, āķīts pielādāts ar kukurūzu. Tagad metīsim iekšā. Metīsim mūsu iekšā. Distancē to, bet vakar jau tur makšķerēju un tik tā kā ir rezultāts. Lūk tur. Mums ir pageris, kas mums rādīs copīts. Mums žilka iet iekšā un viņš redz, ka žilka kustās. Sagāj nostiet žilka. Atver bremzītes. Un redzat, kad žilka ir šeit iekšā un makšķerē bišķi iztaisnīt. Lūk šādu. Viņa, kad staigā, redzat skieties, viņš pīkst. Tāpēc mēs dzirdēsim copīts. Un šis ir svariņš vajadzīgs, atsvariņš. Kad karpa nāks mums un šis laidīsies lejā, lai mēs arī dzirdētu cops. Nu tā, parādīšu arī rezultātu. Man ir tā otra makšķera bija iemest uz garoziņas maizes, lai peltu virs. Un es esmu noķēris jau no karpi. Nav gluži liela, maziņa, bet jums rādars izkrien. Nu, dienas beigās gan parādīšu rezultātu, tāpēc pagaidām ieliksim spainīti. Un šāda makšķera, kurai noņem spicīti, jo spicīti bija pa mīkstu. Un tad barosim mūsu vietiņās. Šādi es iebarošu kādas 5 līdz 6 reizītēm, kamēr piebarosies mūsu copsvieta. Es šādi paņemu, sajaucu barībūs, šādu piciņu uztaisu un ielauku šeit iekšā. Tādu izstieptāku. Šeit mums ir mehānisms, šeit maksimāli jābūt visam tīram. Taisam ciet. Tad taisīsim otro metienu. Lūk, šādi jāizveido. Jāiemet nedaudz tuvāk zālītē. Šis jau bija daudz labāk. Šādi mēs izdarīsim 2 reizītes. Esmu uzjaucis sev šādu barību, kur ir kukurūza, traperīts, sarkans un bigbrīm, kaņepes, zirņi un grūbes. Barība ļoti barojoša, bet viņai nevajadzētu piebarot zivī, jo tur ir kaņepes, un kaņepes vajadzētu ātri pārstrādāt. Mums bija copīta, paģers tikko degļāja, bija mazīgs tāds pī. Izskatās, ka ņēma kādu mazu karpiņu, kas nevar ierīt, vai nu arī vienkārši paņēma un izšļāva. Cerams, ka nepaņēma un izšļāva. Cerams, ka vienkārši paknābāja, kad karūsiņi mazāks, neierīja visādi. Draugi, šodien jau ir otrā diena, kad mēs makšķerējam karpas. Atnācu, copējam ar Latvijas copani. Un parādīšu rezultātu. Iemet pirmo metienu,
tas parasti nav uz veiksmi, bet es domāju, ka šodien būs savādāks gadījums. Un paņēmu mums uz boiles. Boile man bija lielā, 16 mm. Paņēmu mums uz olīda karūsiņu. Karūsiņu gan jau liksim pie mūsu kopējām zivīm, kas atrodas šeit. Tur jau ir Latvijas cepmeņa zivis. Viņš pirms manis jau atnāca un ir saķers zivtiņš. Esmu iemetis savas abas divas makšķeres. Lūk, tur. Viena ir uz parastā feedera, viena ir metoda feedera. Un savu zivtiņus nolēmu likt šajā spainī, lai dienas beigās parādītu savu rezultātu. Tad man ir trešā makšķera, kur jau vakar jūs redzēt, uz maizītes, tīri āķīts pa virsu, un lūk, tur ir mana maize. Parādīšu arī savu barotavu. Savu barību, pārteicos. Es uzjaucu parasto traperu feederi, kur es pieliku kukurūziņas un boilas dažādas 16 un 8 mm dažādas. Šīs jau vairs nav boilas, tie pupapi, bet ka viņi, kā lai pasaka jums, ierauj sevi vai savalkas ar ūdeni, viņi nogrimst. Nu, lūk tā, pagaidām mēs šādi barosim. Pagājuši pāris minūtes, es iemetu visi 3 makšķeres, pagaidām knābā karūs vai raudīšu manu maizīti, kur paslēpts āķīts, pat makšķere. Es pagaidām pārmetīšu savu flat feederi, jeb metodu feederi, kas man ir uz pagera. Es parādīšu, kā es pielādēju metodu feederi. Es metodu feederi izmantoju boiliņu, lūk šādu smuku. Uz šādu es viņai izurbšu caurumu. Es izdaru tā kārtīgi izurbu. Un otrs pusīts arī. Tad mēs šāds speciāls instruments. Redzat? Kur viņš atrast vaļā. Šeit ielika saukla. Un izvaukst cauri. Tagad es jums to parādīšu. Reku mums ir matiņš. Matu mēs attaisam šito te. Iebāžam matu nepieciešamajā kakliņā. Lūk šādi. Tad mēs iepriekš izdarīja nepareizi tagad. Vēlreiz rādu. Izvelkam boilai cauri šādi. Ņemam mūsu āķīti, kurš man ir 6. izmērs. Ielieku šeit. Un izvelku boilu cauri. Lūk, caur boilu mums auga žilka. Tad es ņemu štoparus. Man viņi šeit ir daudz. Ņemsim dzelteno. Šādi uzliekam žilciņu. Un viss mums nokrita. Gada fails. Uhu! Vēlreiz rādu. Rīki gatavi. Cauri boilai. Tad mēs ņemam šeit. Izbāžam cauri. Hops. Neataisies vaļā mūsu rīks. Aiztaisījām ciet, lūk šādi. Un stoparam mums grūtāk uzlikt, jo pirkstiem viņi nav tik viegli uzlikt. Lūk šādi, izvelkam cauri. Lūk, boili mums pielādēt. Es par bišķi paauku viņu uz leju. Lūk šādi āķis brīvi karājas un boiliņi arī. Tad mēs ieliekam speciālā gumijā, kas bieži vien jāpērk atsevišķi. Ieliekam āķīti ar boiliņu. Ņemam mūsu barību, uzjaukto, smaržīgo. Un
Piebirdinām pilnu šito te. Kukurūziņu pievienosim. Tālāk mēs ņemam mūsu metodu feeders barotavu un lūk šādi iespiežam. Jāiespiež kārtīgi, lai nekrīt nekas nost. Un tad jau uzmanīgi jāņem nost. Laikam esmu par stipru iespiedis. Jā, var just barību par mitru. Jāizņem ārā. Izņemsim no sākuma boiliņu, mēs šo. Tā drupu. Atredzīt, kā barība nebija. Tādi. Tad piedrupinam pilnu. Bišķi iespiežam. Un dodam te iekšā kārtīgi. Lūk. Visam bija liela karpa topīta. Vai karpa vai karūsiņa, to pagaidām nezinām, bet makšķeri gandrīz ievilka ūdenī. Karpiņi? Mums ir karpiņi, jā. Tops ir retas, palika retāks. Opā. Bet lūk, viņš izmantoja barotavā manu barībiņu. Pagājuši pāris minūtes, barība palika sausāk un nu jau lūk šādi smuki pielādēts. Es izmetiem mūsu tuvajā distancītē. Lūk tur, starp zālītēm. Uzstādām augu mūsu peidžerī, pīkstulī. Tagad lūk šādi pieliksim viņu. Un kad brūksies topīt tuvāk vai tālāk, viņš skanēs. Tāpēc mēs redzēsim topīts. Man tikko ieskanēs nedaudz peidžerīts un arī šūpina zvanu. Tops ir ļoti biežs. Nepaspēja filmēt, es laiku pārmetien. Laikam atnāca zivtiņš uz mūsu barības vietu. Reku peidžerīts vēl deg. Vēl iemet trešo makšķeri, viņa vispār var tā teikt nav laika, uz maizītes tur krūmiņos. Pagaidām raudī knābā, pievērš uzmanību lielai zivtiņai. Skatīsies. Un mums ir topīta maizīte. Un mums ir reāli mega mamma. Jau pat roku piepust. Viņa aizķērota makšķeri. Paskatieties man kārtiņu. Kārtiņš ir 10-30 gramu. Vienkārši karpa vienkārši nejūt. Redzat to mammu? Paskaties. Tā bija varam ko dabūt. Tas saču. Viņa mums ir melna visa. Jā, vēl pranciņu nesavī. Kātiņu vienkārši nejūt. Bremzes cietoja vaļā, viņa galīgi nauga. Mums ir uzturāmā tīkliņa galva nebūtu jāliec pašā unī, jo tad pie krasta dziļš ir. Un varbūt iespējams, ka viņa ir pa mazu. Kā pa mazu? Noteikti ir pa mazu. Un šī mamma mums ir krastā džeki. Džek tas jauns rekords. Noteikti šis jauns mums rekords. Man vajadzēs atnākt ar svariem. Teikt, ka šī iespējams ir 4 vai pat 5, varbūt 4 vai pat 3. Tas noteikti mans rekords. Viņa es jūtu, ka viņas ir smaga. Šodienas pirmā lielā karpiņa.
šeit lūpiņā. Dzirdat? Iepriekš kaut ko teica, kurkstēja. Sveiki, draugi! Šodien 3. diena Karpās. Mainās gada laiki, vējš ir apmācies, ir tās pašas makšķeres, tāpat barība, tāpat vieta, un visas 3 makšķeres ir gandrīz ierādes. Kaut vai uz šī, kuru vakar man stāvēja zvana, viņa ir cita sistēma, arī metoda feeders. Un neko, beidās tad noķer karpiņas lielo. Cerams, ka noķers ir lielāk nekā vakar. Nu neko, iemetām plūdiņu, pēc 4. makšķeri, un jau usi galā karusi. Nu kā, ļoti pastu. Ir un kārtējā ziltā. Karūsiņi. Ar šo makšķeri gan mēs varam tādu pasaukt. Karūsi jau nav bāzi, bet šī makšķeri pat atļauj. Karūsē pilns vēders, iespējams, kad iet visus uz ārstu vai piedušās ar garšīgo barībiņu. Viens. Nu neko, copa bija ļoti smuka un liela, bet kā redzat, mums ir krūmiņi tur. Pakārās un žuku pārīvēja. It kā vēl sākumā zivu jūtu galā. Neko jāmācās no kļūdām.